celtniecības darbos vai montāžas darbos, ir ļoti, ļoti svarīgi zināt, kur mums iet horizonts. Un tam ir vairāki speciāli instrumenti. Līmeņrāži un lāzera līmeņrāži. Un vienīga funkcija viņiem ir noteikto horizonta līniju. Tas ir tad, kad mums vajag ne tikai tur uzbūvēt māju, lai tā māja būtu nevis tā kā tas tornis šķības, bet lai viņa būtu taisna. Bet arī tādos sadzīves lietas, ka pielikt kaut kādu gleznu vai plauktu. Un lai to visu izdarīt forši un pareizi, ir vairāki instrumenti. Un sāksim no visvienkāršākā. Jā, tieši tā. Bieži vien ir tā, ka uz aci mēs nevaram noteikt, vai ir precīzi horizontāli, kaut kas nepieņems plaukts pieskrots vai glāzna pielikt. Tāpēc ir palīgi instrumenti, un šajā gadījumā tie ir līmeņrāži. Visbiežāk sastopamie noteikti ir parastie burbuļveida līmeņrāži, kas atrodami gandrīz katrās mājās. Jā, tas ir tāds izplatītākais un viens no vecākajiem instrumentiem. Tas ir instruments, kurš gandrīz neevolucionēja tur pa 100 gadiem, un tur tikai dažas mazliet jaunas funkcijas. Darbības ziņā un uzbūves ziņā šie līmeņrāži īstenībā ir ļoti līdzīgi. Katram varbūt ir kāda sava īpašāka nianse, bet princips jau viens un tas pats. Attiecīgi ir kapsulā šķidruma un burbulīts, attiecīgi kurš ir iesprostos, varētu teikt, starp divām līnijām, pēc kura arī var vadīties pēc tā, vai ir horizontāli, vai ir kāda nobīde slīpumā. Bet kurš no viņiem sanāk tā kā precīzāks? Ko ietekmē precizitāti? Šajā gadījumā šie visi būs diezgan līdzīgi precizitāti, bet runājot par tiešo precizitāti, tā būs norādīta uz paša līmeņrāža. Kā šeit pieņemsim, var redzēt, ka uz 1 metru nobīde ir 0,5 mm. Tas ir ļoti precīzi, bet loģiski ir, ka jo garāks viņš ir, jo sanāks precīzāk. Jā, bet ir situācijas, kur nebūtu nav nepieciešams tas garais līmeņrāds, pilnīgi pietiek ar mazu īsu līmeņrādu. Piemēram, ar tādu. Jā, šāds te it kā pavisam maziņš un liekas, ko ar viņu var izdarīt. Īstenībā ar viņu var izdarīt ļoti daudz, un tas kompaktums šajā gadījumā pilnīgi noteikti ir šī instrumenta pluss. Šajā gadījumā ir horizontālā plakne, vertikālā plakne un vēl arī ir iespēja redzēt 45 grādos. Un vēl viņam ir magnēti. Jā, un arī magnēts. Attiecīgi pie tērauda profiliem, pie tērauda izstrādājuma mēs arī viņu varam pielikt ar magnētu klāt. Un viņam ir tāda forma, ka viņu ļoti viegli var ielikt kabatā. Viņam nav nekādu tādu asu stūrīšu. Viņš ļoti tāds patīkama plasmasa un viegli turēt kabatā. Jā. Bet ja mēs runājam par kaut kādiem, teiksim, lielākiem plauktiem, mēbelēm, jeb ko citu, kas jāliek, es tomēr ieteiktu izvēlēties tomēr garāku līmeņrādu, lai precizitāte tomēr ir, varētu teikt, augstāka. Bet ja mums ir kaut kāds garāks objekts, tad ko darīt? To pašu jau vien darīt. Ņemt līmeņrādi, bet šajā gadījumā mēs varam ņemt garāku. Atšķirībā no iepriekšējiem, šīs līmeņrādes ir arī alumīnija korpusā. Un nemainīgi tas, ka viņam arī ir magnēti un šī virsma ir frēzēta. Attiecīgi tā precizitāte arī noteikti būs augstākā iepriekš minētajiem līmeņrādim. Un šajā gadījumā šim te precizitāte ir 0,5 mm uz metru. Arī to, ka viņš ir tikai 40 cm garš, bet precizitāte saglabājas tā pati. Un atšķirībā no iepriekšējā līmeņrāda šeit arī ir tāda ļoti forša nianse kā spogulīts, attiecīgi, ar kuru mēs pieliekot vertikālas virsmas, varam no 3 pusēm redzēt, attiecīgi, ko mums rāda šis pats līmeņrāža burbulīts. Tiešām baigi ērtais instruments, un tas ir ļoti neparasti un interesanti, ka, lai redzētu šo burbulīti, es varu nevis šādi skatīties, bet es varu skatīties no šīs malas. Kāpēc tad vispār, ja šis ir tik labs, kāpēc vajadzīgi garāki? Ir tā, ka pieņemsim, mēs skatāmies kaut nelīdzenu virsmu, tad jāsaprot, teiksim tā, kaut kādu vidējo aptuvenu slīpumu. Tad šajā gadījumā, lietojot pavisam mazu līmeņrādu, mēs attiecīgi varam mazu segmentu tikai no tā redzēt, bet ja mums ir iespēja pieņemsim metrs vai vairāk, tad mēs noteikti ņemam labāk garu līmeņrādu, attiecīgi tas viss izkompensēs uz šīs garās plaknes. Un šis mums ir metrīgais līmeņrāds, bet mums klāstā pieejami pat līdz 2 metriem. Līdz 2 metriem? Jā, šis ir ļoti vienkāršs un laikam šeit ir 2 pamatmērījumi. Horizontāli un vertikāli. Jā, vizuāli vienkārši, bet nebūtu nav sliktāks un precizitātes ziņā tieši tāds pats kā iepriekšējie. Un es skatos, ka tāds viss krūtākais variants un viss vairāk funkciju noteikti ir šim. Kādas ir tas funkcijas?
Šis vizuāli noteikti izstāsta tāds vērtīgākais, bet principu ziņā jau tieši tāds pats kā iepriekšējie, gan vertikālā, gan horizontālās, tikai klāt šim vēl ir attiecīgi centimetru skala metra garumā. Un pieņemsim, ka šajā gadījumā mums vajag novilkt taisnu līniju, līmenī pieņemsim gar sienu, tad šis ļoti, ļoti parocīgi. Jā, tas ir tiešām ļoti forši, tāpēc ka šī vietiņa, viņa ir tā pieguļ pie sienas, kad man vajag uz sienas kaut ko uzzīmēt, jo man mājās bija viens līmenrādis, viņš ir diezgan tāds slīps, un kad es mēģināju viņu izmantot šādi, tad tas zīmols viņš kaut kā staigā, un rezultātā tā līnija sanāk tāda, kā sanāk. Ar šo tā nebūs, tāpēc ka ļoti labi pieguļ pie sienas tā lineāli. Jā, principā viņu var izmantot ikdienā tādu kā lineāli, tā kā nav sliktāks. Jā, šim gan nav magnēta, bet šeit arī ir frezēta taisna virsma, attiecīgi, kur ir perfekti taisna. Līmeņrāži darbojas pēc tā principa, kam ir 100 vai 1000 pat gadu, bet ir viena cita lieta, lai noteikti horizontu vai vertikālas līnijas, kur ir relatīvi jauna. Tā tehnoloģija, viņi krietni mazāk pa 100 gadiem. Jā, un tā tehnoloģija ir lāzera tehnoloģija. Bez tā, ka mēs varam nosegt tādu lielāku laukumu, mēs arī varam nodrošināt to, ka attiecīgi dažādos, telpas attālumos mēs dabūjam to horizontālo līniju vienā attiecīgā augstumā. Es tagad nevaru iedomāties pat parasto remontu bez lāzera līmeņrāža. Tas ir viens no primāriem instrumentiem, kurš ir koferī katra remontnieka, katra būvnieka. Jā, pilnīgi noteikti mūsdienās neaizvietojams instruments, un katram meistaram noteikti, ka ir šāds lāzera līmeņrādis. Un es skatos, ir divi. Ar ko viņi atšķirās? Piemēram, šis. Mums būs ziņā viņa īstenībā ļoti līdzīga. Bet es gribētu sākumā parādīt par to, kā viņš darbojās. Nekāda raķešu zinātne šeit noteikti nav. Bet atšķirībā no parastiem līmeņrāžiem, burbuļveidi, tad šeit mēs varam vadīties pēc līnijas, nevis attiecīgi pēc burbulīša šajā te kapsulā. Lai uzsāktu darbu, pavisam vienkārši noliekam uz salīdzinoši taisnas virsmas un pārbīdam slīdni. Un mums veidojas divas asis, horizontāli un vertikāli. Kā redzam, viņas nemirgo, bet tas nozīmē, ka viss ir līmenī. Ja virsma, uz kuras novietojas, nebūtu līmenī, viņš sāktu mirgot. Attiecīgi brīdināt par to, ka viņš nespēja nokalibrēties. Bet tajā brīdī, kad virsma ir pietiekami līdzena, attiecīgi nostājās perfekti horizontāli un vertikāli līnija. Un zaļam lāzeram ir tāds plus, ka viņš ir labāk redzams nekā sarkanais. Un ja tas darbs notiek nevis telpās, bet kaut kur ārā, ja nav nekāda baigi spilgta saule, tad tas būs ļoti labi redzams. Jā. Ja ir spilgta saule, tad ir jāizmanto speciālu uztvērēju. Jā, tajā brīdī, kad acis jau, vairs nevar saskatīt šo asi, tad uztvērējs pilnīgi noteikti nāks palīgā. Bez tā arī šeit var atsevišķi ieslēgt tikai attiecīgi horizontālās vai tikai vertikāli vai no abas kopā. Tāpat arī ir situācijas, kad nepieciešams pieņemsim nevis absolūti horizontālu līniju, bet līniju, ko pieņemsim novilkt no viena objekta līdz otram, taisnu līniju. Tad šajā gadījumā pārbīdot šo slīdni vidus pozīcijā, es varu viņu sagāzt un attiecīgi viņš šādi te paliek. Pieņemsim, man vajag tikt no šī stūra uz otru stūri. Bet ik pēc kādām sekundēm 10 viņš nomirgos brīdinot par to, ka stars nav līmenī. Šim lāzerim ir arī vēl viena tāda lieta, kā viņu var piesaistīt pie virsmas. Šeit ir magnētiskā pamatne vai skrūvju vieta. Attiecīgi, pieņemsim, ja pie reģipša sienas tev būtu jāpieliek tad caur skrūvi, ja pie kāda profila, tad caur magnētu. Un šeit arī ir vītne statīvam. Un es vēl skatos, ka šeit ir priekš lentes, lai priekš kaut kādā koka kolonnas, piemēram, varētu piestiprināt. Jā, var arī šajā gadījumā pieņemsim ap kādu stabu vai ap kaut ko citu piestiprināt. Un visiem, kas lieto šāda veida lāzera līmeņrāžus, ir pilnīgi noteikti iesaku statīvus lietot. Komplektā šim nāk uzlādes vads, šim ir Type-C līgzda, attiecīgi niebojots akumulators. Un šāds te tēmeklis. Vai tu zini, kam šāds ir domāts? Ļoti aptuveni. Šis tēmeklis paredzēts tam, lai attiecīgi mēs varētu vadīties pēc tā, ka cik pieņemsim mums ir nelīdzena grīda, varam dažādās vietās viņus novietot, vai pieņemsim skrūvējot metāla profils, attiecīgi ar magnētu pieliekot viņu klāt, mēs varam redzēt kāds, kurš jāpaceļ vai kāds, kurš jau profils jānolaiž zemāk. Bet tas ir tikai tad, ja te nelīdzenumi ir ne vairāk nekā šis garums, vai ne? Jā, bet parasti pieņemsim tā ir grīda, tur teiksim, centimetra kaut kāda nostaigāšana mēdz būt, ko uz acu nevar redzēt, bet lāzers noteikti parādīs. Es skatos, te ir vēl viens lāzera līmeņrādis uz statīva. Ar ko viņš atšķirās? Šis varētu teikt, ir tādu līmeni augstāks. Šeit ir vēl papildus funkcijas, kas nav iepriekšējiem lāzerim.
Kā piemēram ir tas, ka mēs varam novilkt pilnīgi vertikāli no grīdas līdz attiecīgi griestiem. Tad mēs redzēsim to punktu, kas ir šajā gadījumā tieši punkts būs tas, kurš attiecīgi parādīs absolūti perpendikulāri attiecīgi horizontam no zemes līdz griestiem. Tāpat arī punkti būs attiecīgi taisni pret lāzeri un attiecīgi gan pa kreisi 90 grādus un pa labi. Jā, un būs arī līnijas, protams, ne tikai punkti. Protams. Tu pieminēji, ka daudz labāk izmantot statīvu. Kāpēc? Jā, pilnīgi noteikti, ka statīvs ir daudz parocīgāks tādos darbos, jo nevienmēr tu atradīsi, pieņemsim, šī galda virsma nebūs perfektā augstumā, kā pieņemsim, to jānovieto glāzni. Tāpēc statīvs nāk palīgā. Un mūsu gadījumā ir šāds te fēns statīvs, regulējums augstumā no 53 cm līdz pat 1,57 m. Agrāk, kad man nebija statīvs, es liku lazera limenrādi uz grāmatām. Un, kad man vajadzēja tur 40 cm, es liku daudz grāmatas. Bet, kad vajag jau 70 cm, tad ar grāmatām tā piramīda vairs nav tik stabila. Un tas statīvs izskatās gandrīz kā kaut kāds fotostatīvs. Bet tā nav. Šeit ir ļoti, ļoti tāda svarīga, laba lieta. Ir tāds rokturīts. Tāpēc, ka ir situācijas un diezgan bieži, kad to līniju vajag pacelt mazliet pa dažiem milimetriem. Un, ja kā fotostatīvam es atskruvēšu ar roku, tad tas kratīsies un es nevarēšu pa milimetriem. Bet šādi var ļoti, ļoti kontrolējami to darīt. Jā, pacelt cik vien vajag šajā gadījumā un aizskrūvēt ciet ar šo fiksējušo skrūvi un nekur nekas neaizslīdēs un viss būs droši. Tas viss ir vairāk tādiem remontdarbiem un nelieliem būvniecības darbiem. Bet, ja, piemēram, man vajag uzbūvēt žogu, kurš būtu 100 metru garumā, kā es varu viņu nolimeņot? Jā, 100 metru garumā, vairāk 100, 200, 300, 400, tad šajā gadījumā ar šādu lāzeru nepietiks, vienkārši tāpēc, ka jau pat uztvērējs neķers. Bet arī tam mums ir risinājums. Mums ir rotējošie nivelieri, bet būsim godīgi, tie jau ir tādiem, varētu teikt, kā profesionāļiem. Tādam ikdienas meistaram pilnīgi noteikti tas nav vajadzīgs. Bet, ja nepieciešams, burtveikalos atradīsiet arī to. Ja jums ir svarīgi, lai viss būtu skaisti, lai viss būtu pareizi un lai visas līnijas būtu vai horizontālas vai vertikālas, tad nāciet uz burtveikaliem. Jā, tieši tā. Šo un vēl vairāk atradīsiet burtveikalos visā Latvijā.